feet. Es taču no rūkam. Tas ir maksimums. Tas ir maksimums, ko es varu. Viņš tā pudeli varbūt neaizdos tev. Tagad ne. Nē, tas būs, man liekas, pirmais, kas atlidos. Vajag nostiprināt viņu. Parād, cik tev galva ir atstarp līdz dugai. Neci. Kurbulēs klātūdi. Ko tu nevari? Es ar Kristus starpļu reiz. Ar kāju. Es arī domāju, ka tu vari braukt apkārt vai ko? Čaļi aizbrauc testdreivā Šeit ir... ar kotleti. Viņi ir kaut kur tur tālāk. Tur, lejā, atceries? Atbrauca palīgspēki un nu te nevar nobraukt, tāpēc tālāk mums jāiet ar kājām. Dabējam instrumentus. Kas ar to tad viss notika? Bija neliels testdrives un pēkšņi stūre bija ļoti spēcīga, tā kā es nevarēju pagriezt gandrīz. Un konstatējām, kad ir izbeidzies nolece ģeneratora siksna. Ok. Un kāds ir risinājums apmēram? Kādā veidā viņi nobeidzās, jūs zināt? Nezinu, to var Normundam jautāt. To vajadzēs, jā. Ja tagad dedzināt, vai nedegs? Kas tieši notika? Nezinu, siksna sāpēs, vai kur noraunos siksna. Tāpēc to nezinām. Un tagad jūs domājat vienkārši nogriezt šito un likt atpakaļ un maukt tālāk? Mums ir vēl viena siksna, bet mēs atstāsim vēlākam. Kas ir ieslēgts un free? Viņš. Un par ko atdod šitie visi? Priekšējais bloķis, aizmugurējais bloķis, diferenciāļi, kvelsvecas uzsilda, pagriezieni, gaismas, logu, slotiņas, amevaika, taure, avarijas gaisma, kaut kas vēl. Kā Normunds lasījis, es nezinu. Baigi skaļi? Nē. Pārāk rata. Pārāk smaigi tevi. To siksnu bija paņēmis, ir tā kā
precīzāk mēs nevar būt. Nu, vienkārši ideāli. Sanāk, tā siksna, ko paņēma randomā Artūrs derē. Artūram siksna rezervē, mums derēja precīzi milimetrā. Tā kā būtu no rūpnīcas paredzēts tur būt. Viss paveicās. Turpinam gongu. Kotlete brauks. Tā, tagad ir ātrē, jā? Oi. Es neko aizmugurē. Es arī. Tas bija tuvu. Tas bija riktīgi tuvu. Galvenīga galva. Ai! Tāpēc vajag kalnu. Jā. Tātad, reku tikko Džeki izbrauc. Un, nu tā, nu, priekš viena kadra paņemam kociņu. Tev te ir jāiet.
Taustam. Tur, domā, nebūs dziļš? Es domāju, ka ne, tev gar maliņu. Jā. Nu jā, šitāda ir viena kadra. Paņēmam taustmēru, taustam un līdz punktam, kur jāfilmē. Gumiju, strīti jākabina, es domāju, kaut kur pie Es saku, tev gumiju, lai tu redzēji, ka viņš iespriegojās. Viens, Jo... kad redzi, ka iespriegojās, otrs, kad viņi tad iebrauc, nav jau fakts, ka viņš neiebrauc kā šitā te. Piemēram, Seleckim ir uz karodziņš. Te ir tā kā gultnīca ar atsperi un šitā te karogs ķeģa. Viņš pieliek klāt viņu, un viņš vēl viņš uzspriego viņu. Viņš ir tās karodziņš, viņš uzspriegojās uzreiz. Būs kaut kādā manā pietiks redzēt. Nu jā, jūs tas liekas svars uzreiz, tas metāla klūts tur. Tas ir viens, otrs būs parocīgāk, ja viņš nebūs te apakšā. Ja viņš viņu varas tās te augšas, tas šeienē, Nu jā, viņš kur kabinās? viņš pie viņa te. Augšpusē. Jā, tad viņš tāds karodziņš, tad tāds stīris. Tas prāt. Tā pieķies, šis pievalkās. Saka, redzi, ko uzspriegojam. Mums gadījumā jā, laikam viņš vēl ir gumija kaut kur ir. Noteikti manā pusē. Jā, kāps ārā, kabinās vaļā un jau rīkosies. Nevis nāc uz priekšu un tikai tad kaut ko savu darīt. Vienīgais, priekš otrās laikam pa lielu apgriezienu. Te jau, kad beigās braucam. Mums, ka trešo paskatīties. Plus vēl to momentu saprast, pie kura viņš pie lieliem apgriezieniem, pie cik viņš pārmet uz nākamo robu. Nerunā ar mani. Šilds salperi. Pie cik apgriezieniem pārmet Tas bija tu. Dāj, Artur, tu to vari. Nu, pastīties, Tā, nāc paskaties. Man te plēc vēl liek, tas kas izmūksis ārā. Labi, tu jau lielāk. Es kā pieštrapē man bija labi. Nebija sajūta, ka izmauks. 60 uz 70. Jau minūte. Ew, sanāca? Nu, ne. Gonkā ir, ķipā, tu nedrīkst starta braukamā, nes piesprādzējies. Vai ģipīt izkāp ārā pavinčojies, kāp atpakaļ, nedrīkst braukamā, nes piesprādzējies. Tas sots ir. Ir? Laimam brauc! Tur sauli kotletī iet. Viņš nekāp ārā no mašīnas. Jā, un es esmu slapti līdz apkanēm, jo roku var izspiest. Kā 3 kilogramu ūdens. Jā. Es nekāpu vēl ārā. Jā, un tas jābrauc, Okei. Tev nav kur iet. Kā tu orientējies? Un kad viss dūmi vaigs nāk, es neko neredzu, skatos šī stūrī logā un tajā. Un orientējos kokos un atceros ceļu, kas bija. Tu? Un man reku no rokas kā tek. Jā. Kā brauc to pļavu? Pagad. Nelc. Viss redzamīgi no labāk.
Visatļautības sajūta. Visatļautības sajūta. Kaut kas ar viņu. Visu, ka viņš ir pirmie testēja. Bet tad es domāju testēja. Visu. Nokot ārā patrolu no dubļiem. Izdevies. Lai jūs saprastu, šeit aizmugurē ir vinča. Un, kad viņa ievelk iekšā, ir ātrā ievilkšana. Lūk, šādi tas izskatās. Te ir pielikts starters, viņš griež ķipas pāradatu un ievelk to vinču trosu. Un velk ļoti stipri un ātri, kā jūs pēc Marlonda piemēra redzējāt. Nu jā. Tagad jā. Notrūka tros, nu tā tur. Tur jau tā izskatījās, ka nav. Es nezinu, es nedzirdu. Šitā baigi labā skaņas izolācija, nevar dzirdēt. Tur tādu mākoni iepūti Artūram. Papūtām.
bezbiļetnieks. Mēs te braucam, Pazaļ? viņš te skrien kaut ko. Notestējām. Beidzās kāri. Cits pilots, tāpēc arī mašīna salūza. Tā, nu, tests ir pabeigts. Beigās sapratām, ka jā, te ir kārbas problēmas. Kaut ko bišķiņ motors niķojas, bet nevar saprast. Varbūt tas ir normāli. Kārba gan mums arvien sliktāk un sliktāk sāka iet. Beigās patrols atvilka mūs, kad palika normāls ceļš. Viņš bišķiņ kaut ko čakarējas. Tā kā tā. Tā tikko vēl uzzinājām, ka kotletei gāžās degviela ārā pa Abratka strubu. Abratka tas ir atplūde, degvielas atplūdes strubiņi, jā. Kaut kur esam norauši. Kārba čakarējas. Nu, manas aizdomas ir, ka tas sajūga bloks, bet mēs vēl nezinām. Palika arvien sliktāk un sliktāk uz beigām. Pasties to amortizatoru. Nu, atspēr, redz? Tas normāli, ja? Tā jau bija. Ah. Jā, Ok. Nu, un viņš kaut ko arī čakarējas. Viņš mums vajag izdomāt, kā nospriegot. Un kāpēc viņš čakarējas? Nu jā, vienā sakot, viņš čakarējas. Tā kā tā. Like and subscribe. Paldies, ka skatījāties.